No Latvijas radīs ironiskus komentārus un arī izbrīnu. Bijušais Saeimas deputāts no Saskaņas centra daudziem par sevi radīs nenopietnu iespaidu un nekad neasociējas ar cilvēku, kurš būtu spējīgs un gatavs spiegot turklāt pret Krieviju. Ārpolitikas eksperti ir pārliecināti, ka viss nemaz nav tik nevainīgi. Televīzijas sižets paredzēts Krievijas auditorijai, lai turpinātu attēlot Latviju kā ienaidnieku, visliecinot, ka kaimiņu valstī iespējams tiekot gatavota jauna militārā doktrīna. Это уникальные кадры. Впервые в телеэфире гражданин Латвии, бывший депутат Сейма и агент латвийских спецслужб Алексей Холостов. Tik skaļi NTV pieteica sižetu par Latvijas bijušo politiķi, kurš mūsu valsts iedzīvotājiem pārsvarā asociējas ar dīvainajiem ciematu projektiem Putinka vai SSSR. Taču Krievijas televīzijas kanālam bijušais Saeimas deputāts no Saskaņas centra Holostovs atzinās, ka esot Latvijas specdienestu aģents un strādājot ASV centrālās излūkošanas pārvaldes labā. Меня просили рассказывать информацию, что происходит в партийном руководстве Центра Согласия, а также собирать некоторую информацию по другим партиям. Но непосредственно работа в большей степени велась касательно политических организаций, которые являются лояльными к России. Sižetā vēl aptaujātie uzsvēra, ka Latvijas varas iestādes pilda amerikāņu norādījumus. Когда мы проводили референдум за представление русскому языку права второго государственного, я знаю, что в Латвию приезжал директор ФБР, который вел инструктаж председателя Совета министров, министра обороны, министра внутренних дел, начальников всех спецслужб, как вести борьбу с активистами русского движения. Lai arī Latvijā daudziem šis stāsts var likties nenopietns, tomēr sižets ir domāts Krievijas auditorijai, uzskata Latvijas ārpolitikas eksperti. Holostovs esot tikai niecīgs posms propagandas karā. Polijas un Vācijas diplomātu izraidīšana, arī igauņu drošībnieku ieslodzīšana liekot domāt, ka tiek gatavots kaut kas nopietns. Krievijas mēdījos izskanējis, ka prezidents Putins šā gada decembrī apstiprinās vai nu Krievijas militārās doktrīnas jaunu redakciju vai jaunu militāro doktrīnu. Ja apstiprināsies tas, ko prognozē daļa no politologiem, tātad, ka šajā doktrīnā Krievija un, es atvainojos, Amerikas Savienotās valstis un NATO varētu tikt nosauktas, jeb definētas kā ienaidnieks, tad, protams, tādā gadījumā atkal ir nepieciešama sabiedrības sagatavošana. Ja Krievijas militārajā doktrīnā tiek gatavots šāds kardināls pavērsiens, kaimiņu valsts prezidentam Vladimiram Putinam tuvākajā laikā ir jāuzstājas ar paziņojumu, uzskata Skudra. Iespējams, ka izmaiņas doktrīnā būs tikai redakcionālas, kas tuvināšot NATO valstis ienaidnieka tēlam. Guntis Meisters, Juris Bindars, TV3 ziņas. Jau vairākas dienas Krievijas mēdīja aktīvi ziņo par it kā jauniem faktiem notriektās Malaizijas lidmašīnas lietā un apgalvo,